cīņu par ripu pēc iemetiena. Dias, normāli, spēcīgs metiens, Ripa Burzmā, atkārtos metiens un Masaļskis! 14,4 sekundes Šveice cīnās līdz pēdējām. Neliela pagrūstīšanās, jāsaka, ļoti korekti komandas ir spēlējuši šajā mačā un arī ļauj tiesnesis spēlēt. Nu, jāsaka tā, zinot, cik dārgi var maksāt noraidījums, protams, un liels prieks, ka mūsējā pārkāpuši tikai vienu reizi noteikums šajā spēlē, atcerēsimies kopā pašā sākumā nevajadzīgs noraidījums uzbrukuma zonā, bet pārējā mačā ļoti korekti mūsējā spēlē un nedod liekā spēlētāji iespējas Šveices izlasēja. 14,4 sekundes vēl paliek. Ozoliņš ar reķi aizsargu un pirmā māja, tāds virknējums mūsējiem. Tur tomēr arī Daugaviņš ir. Šveice dodas uzbrukumā atkal. Uzdevuma augstumos ir Edgars Masaļskis no Niederreiters. Dodas tur pacīnīties vārtu priekšā. Zin ko, viņam likt mūsējā atbildē. Sandis Ozoliņš dodas pamācīt arī Niederreiters. Nesaprotams, Šveice cīnīsies līdz pat pēdējām sekundēm, kaut vai būs 3 sekundes vai 2. Viņi nepadodas līdz pat pēdējām brīdim. Mēģina iestumt ripvārtos ar visu vārtsargu. Vēl viens iemetiens. Un atkal pamatīgi cīņa par Ripu, izdodas izraidīt Ripu ārā no zonas, tā arī ir Ripa neitrālajā zonā, un šis lūk draudi. Gan ir viss 6,3 sekundes, vairs nav iespējams šajā laikā gūt 2 vārtus reāli. Nu, redzēsim, Sandis Ozoliņš vēl atkal dodas pastrīdēties, bet nu jau ar smaidu sejā Sandis saprotot, ka šeit būs uzvara, un Latvija iekļūst ceturtdaļfinālā. Fantastiskas emocijas sagādājuši mums ir hokejisti, un mēs rīt varēsim turpināt priecāties. Latvija-Kanāda. Latvija-Kanāda jau rītdien, un vēl viens metiens vārtiem, bet tur jau bija Niederreiters zonā 1,5 uz tablo. Laiks palicis 3-1 Latvija vadībā pret Šveici. 2 vārtus šajā spēlē gūs Lauris Dārziņš. Luka Kunti mūsu ekrānos. Un apzināti aizmuguri vēl arī fiksēt turklāt tātad iemetiens pie Šveices vārtiem. Mūsējā var pat necensties iegūt Ripu. Redzam, kā jūtās Šveices hokejas turnīrs, viņam noslēdzies ir. Un Luka, Latvijas izlase un Edgars Masaļskis iekļūst ceturtdaļfinālā, kur tiksimies ar olimpiskajiem čempioniem Kanādas valsts. Pēc Novāns Jānis Skvērs viss saņēma viens no otrā apsveikumus. Latvija ir izdarījis vēsturisku panākumu, un jāsaka, šie tomēr ir visu laiku labākā Latvijas hokeja komanda, jo nevienai iepriekš nav izdevies tik tālu, tik olimpiskajās spēlēs, tur, kur spēlē visas labākās nacionālās hokeja komandas. Latvija ir 8. Bārtos atklāja rezultātu pēc tam 2 vārtus Laura Dārziņa labā, un Edgars Masaļskis šovakar vārtos darīja vienkārši brīnumus. Visa izlase ir pelnījusi ovācijas vēl un vēl. Aivars Sakarovs un Jānis Vuguls bija kopā ar jums, un studijā jūs vēl sagaida Armands Puča un Oļegs Sarokins. Tiekamies rīt, visu labu!